Diena lēnām iet uz beigām, ēnas paliek garākas. Noguris pie stūres raktā turos. 4 nedēļas jau ceļā, esmu smagā mašīnā, pārvadājot preces dažādas. Zinu, sieva mājās gaidīs, droši vien ceps pīrāgus. Cepēš krāsnī cūkas, cepēs čurkstēs. Sievas māte šūpuļ krēslā, mīkstas čības adīs man. Garos gabalos, lai kājas nesvīst. Vai cik labi mājās pārbraukt, zinot mīļas rokas, smaido sagaidīs. Jā, mājās ir vienmēr labi būt. Beidzot esmu mājas priekšā, redzu pikā traksur stāv. Brīnos, kuram kaimiņam tas pieder. Dārzā izžautas ušņores, vakar vējā plīvinās. Apakš bikses, kuras man palielu. Tad pa šķirbu lokā redzu, iekšā bārdains svešinieks. Cūkas kotletes, tam katrā rokā. Un ar jaunām čībām kājās, kuras nu pats adītās. Disko viņš ar manu sievu dejo. Vai kurš teica labi mājās, redzot mīļas rokas, citām apliktas. Ne mājās, nemaz tik labi nav. Dusmīgs drāžos pusnakts tumsā, savā smagā mašīnā. Projām tik cik kādu benzīns nesīs. Bet pie pirmās telefona būdas savai sievai piezvanu. Saku, kad pēc stundas būšu mājās. Kad es esmu mājas priekšā, pikaps prom ar bārdaini. Sieva aizelsusies, skrien man pretīm. Pannā cepjas speķis ar olām, sievas māte laipni smaida. Šūpuļ krēslā jaunas čības adā. Vai cik labi mājās pārbraukt, zinot mīļas rokas, smaidot sagaidīt. Jā, mājās ir vienmēr labi būt. Jā, mājās ir vienmēr labi